Vai es tik sen esmu runājis pie šī mikrofona, bet kaut kā tās pauzes dabīgi ņemās un ieilgst reizēm ilgāk kā plānots. Bet tā kā ir decembra pašas beigas, tad man ļoti negribas izlaist, jau var teikt, tradīciju podkāstā atskatīties uz iepriekšējo gadu, uz vēl šo gadu. Un šodien man to palīdzēs izdarīt Lelde Dālmane. Čau! Čau, Laura! Kāpēc tieši Lelde? Lelde ir man draudzene un cilvēks, kura gaumē es uzticos. Un kaut kā, tā ir sanācis, ka mums kopā arī patīk šo to pabaudīt, un gan jau kaut kādas lietas, ko šogad esam ēdušas vai dzērušas, mums sakritīs. Jā, jo, nezinu, ir kaut kādi cilvēki, kuru viedoklim un gaumē es uzticos, un tu esi no tiem cilvēkiem, jo, vai tā būtu grāmata vai filma vai kaut kas ēdams, tad, ja tu kaut kur to esi ieteikusi, tad es zinu, ka ir vērts pamēģināt. Un šodien kopā ar tevi mēģināsim iziet cauri tam, kas tad šogad ir bijis labs, varbūt netik labs, kas ir piedzīvots, un visumā vēl, ko es varu piebilst, ir tas, ka tu esi mana rajona kaimiņiene un arī mamma pirmklasniecei, kas arī mums ir kopīgs, jo man ir pirmklasnieks, tā kā ir arī ne tikai satura patērēšana līdzīga varbūt bijusi kaut kādā ziņā, bet arī dzīves notikumi. Un vispār tu strādā reklāmas aģentūrā, un esi stratēģe? Jā, es esmu stratēģe. Varu paplašināt uz zīmola stratēģi. Sanāk tā kā uz diviem krēsliem bišķīt sēdēt gan Magic, gan Vit. Būtībā viena grupa, bet mums dažreiz sadalās pienākumi. Jā, un tava ikdienas darba dzīve, arī cik es atceros, kādreiz tu vairāk strādāji no mājām, tagad tev arī tas ir pamainījies. Vai tas bija tieši šogad jau, vai tas jau darba ritma un vides pārmaiņas arī bija viena no pārmaiņām šogad vai jau kaut kad iepriekš un agrāk? Man liekas, ka tas bija tas pēc Covid izsalkums atgriezties atpakaļ ofisā, satikt cilvēkus, tā kā tas visdrīzāk chronoloģiski līdz ar to. Darbiņš ir vairāk tagad ofisā? Jā, bet mums ir tā ļoti brīva hibrīdā. Var visādi. Jā. Var paklausīties podcasts austiņās, iestrādā. Totāli. Un ar riteni braukt uz darbu un klausīties podcasts. Jā, pareizi. Bet pirms mēs ķeramies pie tiem saturiem un visa pārējā, kā tev vispār ir pagājis šis gads, un vai gada beigās arī tev ir tā sajūta, ka gribās atskatīties uz to, kas ir bijis, kaut kā salikt pa plauktiņiem, vai lecam iekšā nākamajā un viss aiziet tālāk? Es parasti vispār mēdzu tā bišķīt pareflektēt tajā svētku laikā, kāds tad tas gads bijis, un tagad īpaši tā kā sanāca pat pagatavoties pirms sarunas ar tevi. Man laikam tāds atzinums ir par to, ka šis gads ir bijis tad izaugsme, individuāli iekšēji izaugsme, jo man tās lielās kaut kādas dzīves kategorijas šogad nebija mainījušās, darbs ir tas pats, dzīvesvieta neesmu nomainījusi, ģimenē tur arī vīrs, bērns, dzīvnieki, neviens nav nācis klāt, neviens nav gājis prom, tā kā viss ir bijis tā diezgan stabili, un tad sanācis uz tādām vairāk kā 2 studiju kursus izgāju, noskrēju pusmaratonu, vairāk tādos ļoti individuālos uz sevi vērstos izaicinājumos, es pat teiktu. Vai gads bija aptuveni tāds, kādu tu iedomājies, vai bija kaut kādi pārsteigumi vai kaut kas, kas bišķiņ izsit no sliedēm? Kaut kas jā, kaut kas nē. Rīktīgi man izsit no sliedēm tas, ka jau pieminētās studijas man sanāca studēt paralēli 2 dažādus kursus. Jā. Viens no tiem bija pa naktīm, Miami Ad School, kur man bija lekcijas no 1:30 naktī līdz 1:30 naktī no ceturtdienas uz piekdienu. Laiks vecākiem. Jā, tā kā tas bija kaut kas tāds, ko es nebiju ielikusi savā, šo es tā darīšu, bet super priecīgi, ka to izdarīju, lepojos, protams, ar sevi, kā jau, vai ne? Kaut kādas lietas arī globālākas arī bija tādas, ka varbūt,
bija kaut kādi pārsteigumi vai ne tik daudz tie pārsteigumi, bet kopumā, man liekas, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, šis jau bija tāds mierīgais. Tas gan, diemžēl pasaulē kari joprojām notiek, bet kaut kā jāatzīst, lai cik ļoti to negribētos, bet pie tā tiešām, diemžēl, pierod kaut kādā ziņā. Un tas nenozīmē, ka ir viena alga, bet laikam vienkārši ir vieglāk dzīvot savu dzīvi kaut kādā ziņā. Jo ir satricinājums, bet jā, ir tā apziņa, ka hei, mēs esam šeit un tagad mēs dzīvojam savas dzīves. Un jā, man laikam tev jāpievienojās, ka tādu baigi lielo satricinājumu šogad nav bijis arī tādā personīgajā dzīvē, bet ir kaut kāda nostabilizēšanās un pilnīgi pievienojās tev, cik banāli, pašizaugsme. Jā, vai ne? Bet tas ir tas, un tas, ko es sapratu, šogad mans mērķis gada sākumā tiešām arī bija nostabilizēties maksimāli. Tas ir gan finansiāli, gan vispār kaut kādā dienas darba ritmā, un gan psihoemocionāli. Bet tajā brīdī, kad man šķita, ka es jau laikam jau esmu gana gudra un gana daudz par sevi zinu, lai varētu, veidot kaut kādas attiecības ar citiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem savā dzīvē. Un tad pienāk kaut kāds bam, un tu saproti, tik daudz, kas vēl tomēr ir jāiemācās. Tas ir gan nedaudz pārsteidzoši, gan arī forši, jo tu saproti, cik daudz īstenībā par cilvēku, par tevi pašu, vēl ir tev pašam jāsaprot. Jo liekas, tie 34 mēs abas esam vienaudzes, ir tāds vecums, kad kaut kāda pieredzīta jau ir, kaut ko jau no dzīves saprotam, bet tomēr ir vēl kaut kādas lietas, kas ir jāiemācās. Tāds mūžīgais pašizbaugsmes ceļš, kas laikam jau nekad nebeigsies droši vien. Jā, es arī domāju. Jo man pilnīgi tas pats, ko tu saki, es katru gadu tā kā atskatos sevi, man liekas, šogad tas tā augusts, to iemācīsies, šito iemācīsies, ar to māk tikt labāk galā. Un tā ir katru gadu. Bet tas ir labi, tā izaugsme ir labi. Jā, arī 20 gados likās, ka jau viss jau zina. Tā kā tā. Bet iesim pie tām grāmatām, filmām, mūzikas un visu pārējā. Un uzreiz tev gribēju vaicāt, ja tu vari tā vispār izdalīt, kas ir tā lieta, pie kuras tu pirmās ķeries, kad tev ir kaut kāds brīvais laiks tam satura patēriņam? Vai tā ir lasīšana, vai tas ir filmas, vai tas viss ir kaut kā vienmērīgi? Es īstenībā esmu tā ļoti apzināti pārgājusi uz to, ka es gribu vairāk lasīt. Tā ir apzināta izvēle, un vēl tas audio saturs arī ir kaut kas tāds, kas man ir ļoti klāt, jo tas vairāk ir kopā ar to, ka iziet ar sunu pastaigāties, iziet skriet, iet uz darbu, pārvietoties, un tad tas audio saturs arī ir absolūts go-to. Un seriāli un filmas? Bišķi mazāk? Es teiktu, ka proporcionāli bišķi mazāk, bet kaut kādā mērā tas ir vairāk tas kolektīvais laiks, ko tad, kur mēs tur vīru skatāmies kopā, kādu filmu seriālu, vai aizējam ar draudzenēm uz kino, vai ar bērnu uz kino, vai tad tas atkal ir tāds foršāks kopā būšanai. Jā, par filmām piekrītu, tas ir, lai gan es eju arī viena, bet tas parasti ir ārpus mājas pasākums vairāk. Bet jā. Un kas ir varbūt tev, ja tu atini atpakaļ uz janvāri, tikko nosinēts jaunais gads, kas ir tāds spilgtākais no visu šī filmas podkāsta, jebkas, ko tu atceries, ar ko tu sāki savu gadu, kas bija pirmais, kas uz tevi atstāja kaut kādu tādu paliekošāku iespaidu no tā, ko tu vai nu izlasīji vai dzirdēji, un jā, varbūt tev ienāk kaut kas prātā. Jo man ir viena lieta, ko es ļoti spilgti atceros, bet padalies uz savējo. Un starp citu, ja tu gribi, lai mēs ieslēdzam šeit gaismu, tur ir slēdzis. Viss labi. Te ir koridori gaismiņi, te viņi pazūd, un tad parasti, man liekas, es nevienu nepabrīdinu, ka tā gaisma pazudīs, un tad ir tāds mulsums, liekas, ka elektrība beidzās. Bet nē, ir. Ja nu pēkšņi vajag kaut ko salasīt. Ļoti labi, ļoti mājīgi. Bet par to pirmo lietu, man īstenībā ir grāmata, un tā ir Born a Crime, Trevor Noah grāmata. Es viņu neizlasīju pirmo šogad, bet kaut kādos pirmajos 2 mēnešos noteikti, un tas ir kaut kas tāds, ko es absolūti iesaku ikvienam izlasīt. Man par viņu nebija nekāds tāds baigi liels priekšstats. Zinu, ka viņš vada late night šovus, komiķis, bet es nebiju tāda liela fani viņam.
Bet tā grāmata kaut kas fantastisks. Liekas pilnīgi absurdi, kā puslīdz mūsu vecuma cilvēks var uzaugt tā, kā viņš uzaug, bet tas vieglums un tas humors un atziņas man mīļākā, tagad es noteikti nevarēšu vārds vārdā pateikt viņa citātu, bet tur bija riktīgi forši tas, ka ka tā komforta zonai viņai ir tas komforta līmenis, bet viņai ir arī griezti. Un tas man ir arī nācis līdzi šogad, ka gribās tos komforta grieztus pārsist. Redz, cik interesanti, jo tā ir grāmata, ar ko tu sāki, un man savukārt tā ir šobrīd grāmata. Es gan viņu nelasu, man viņa ir audio grāmatas versijā, jo biju arī piefiksējusi. Tu biji arī, es atceros, ka tu biji likus labu atsauksmi, un es sev atzīmēju, un kaut kā gads paskrēja. Un tad es ieraudzīju vēl, ka Uldis Ziediņš bija ietvītojis, ka viņš iesaka audio grāmatas versiju, jo viņš pats ir ierunājis. Man audio grāmatas ir mīļš formāts arī, īpaši, ja tas pats autors ir ierunājis. Tā kā es šobrīd klausos to grāmatu, varbūt līdz gada beigām paspēšu vēl ielikt, bet jā, līdz šim man arī patīk. Un es pamanīju, ka arī Netflixā ir tagad viņam vai nu jauni vai vienkārši ir izcelti, izbīdīt uz priekšu viņa tie nevis leitnēti, bet stand-upi. Jā. Un tā kā, tos noteikti arī var paskatīties un par diezgan tādu, es esmu vēl tajā sākumā grāmatas, kur viņš par bērnību stāsta un kā tur mamma viņa ir audzinājusi un tādi diezgan, tādi rāvi, kā vēl pasaka latviski stāsti. Tādi, bez izpušķojumiem. Jā. Bet par grāmatām runājot, man savukārt pirmais, ko es atceros, ir Matthew Perry grāmata. Es neatceros, kā viņa angliski sauc, bet, principā, latviski bija kaut kāds lielais, briesmīgais stāsts, bet, par alkoholismu un atkarībām, kur viņš runā. Un tad šo grāmatu arī klausījos audio grāmatu janvārī, ko viņš pats bija ierunājis, un viņa arī bija diezgan brutāla, un man riktīgi tā kā arī pilnīgi ķermeniski atstāja tādu iespaidu, un tas vēl bija laiks, kad viņš bija dzīvs, un mēs visi tagad zinām, ka viņš, diemžēl, vairs nav starp mums, un kas arī ļoti tā, man to grāmatu šobrīd gribas arī vai nu pārlasīt, vai vēlreiz paklausīties, jo tas ir diezgan surreāli, ka tu vēl tikko esi dzirdējis, un tas cilvēks pats stāsta, un tiešām ļoti tā brutāli par visām slimnīcas pieredzēm, par to, kādos stāvokļos viņš ir filmējies seriālā Friends, un ka tiešām to seriālu skatoties un nekad nepateiksi. Un tagad arī, protams, to skatos pilnīgi citādāk, redzot, kā mainās viņa ķermeņa aprises un vispār sejā, kāds viņš ir. Un es šo grāmatu noteikti iesaku. Vai tev ir sanācis viņu palasīt vai paklausīties? Nē, un diezgan apzināti ne, jo man viņš nepatīk. Redz kā. bet jā, man liekas, ka tas stāsts ir, jo es esmu lietas kursā par to grāmatu, man liekas, ka tas stāsts ir sāpīgs, svarīgs, jo man liekas, ka viņam vienīgajam nav šajā slavas vidū tādi traģiski stāsti, un labi, ka viņi tiek celti gaismā. Un mēs, domāju, varam paturpināt par grāmatām. Tāpat kā tev, Trevor, nebija pirmā grāmata, ko tu izlasīji, man arī šī nebija pirmā, bet janvārī es paspēju vēl to Prinča Harija grāmatu. Spēr, jā. Bet to es tā pilnīgi it kā grāmatas vispār nelasīju, bet arī to es klausījos audio. Bet to arī viņš pats bija ierunājis. Es izvēlos parasti tās, kur tas autors ir. Bet tagad, ja tā paskatās gada griezumā, īsti nekādu iespēju tā grāmata neatstāja. Tā kā interesanti, bet likās vairāk tā kā ķeksīšu pēc viņa ir uzrakstīti. Bet bija arī labas lietas. Vai tev ir vēl kādas grāmatas, ar ko padalīties? Es šogad, super lepojos tev, es izlasīju 33 grāmatas. Es varbūt vēl kaut ko varu iespiest. Tāpēc es saku, tā man bija apzināts lēmums, tā kā veltīt brīvo laiku. Man ir tāds tā kā top 3, kas man ir atskatoties gadu riktīgi palicis prātā, tad Born a Crime, vēl Comfort Crisis, superīga grāmata par to, kā mēs īstenībā esam non-fiction, bet kā mēs esam pieraduši būt tādā kūniņā, un mums ir kondicionieri, un mums ir viss labi un silti un forši, un mums
Un īstenībā tas mums dara daudz sliktas lietas. Un ka ir tomēr labi, ka tev dažreiz ir augsti, tev ir izsalkums, tev kaut kas trūkst. Un tā ļoti, ļoti forši caur autoru personīgo pieredzi aprakstīts. Un vēl viena grāmata, kas man bišķīt arī izsita korķus, un man šķiet arī viņa esmu lasījusi vai klausījusies varbūt Good Morning Monster. Jā, to es būtu arī pieminējis. Tad tas ir mums top 3 noteikti sakrīt. Jo... Jā, man tās divas, kas visvairāk tieši atstāja iespēju, bija tā Matthew Perry un Good Morning Monster. Un tas tā arī bija tāda, ka tu lasi un vienkārši, wow. Šī bija, ko es izlasīju, nevis noklausījos pārmaiņas pēc, ja man uzdāvināja. Un, jā, tur tie dzīves stāsti. Un īstenībā tā grāmata arī kaut kādā veidā arī palīdz iepazīt sevi. Jā. Un saprast, kāpēc varbūt es dažreiz reaģēju, kā reaģēju, un, protams, arī citus cilvēkus palīdz vairāk varbūt izprast, jo, jā, mēs nekad nezinām, kam mēs esam gājuši cauri, vai, kam mēs esam gājuši cauri, mēs zinām, bet kam citi cilvēki ir gājuši cauri, nē. Šī grāmata ir labs atgādinājums nespriest par cilvēka uzvedību, par cilvēku pēc viņa kaut kādām pirmajām reakcijām, jo, jā, iespējams, tur ir ļoti daudz, ko mēs tiešām nezinām. Jā, un mums šeit arī tā lieta, kas tur ļoti aizķērās, bija tieši tā paudžu pārmantotība, ka mēs arī nezinām, kas vēl noticis paudzes pirms. Un, jā, tāds smagais gabaliņš, bet lika aizdomāties. Jā, man no grāmatām laikam pat nekas arī vairs nav ko pieminēt. Bet ņemšu vērā to ieteikumu, ko teici par comfort crisis, jo tas, ko tu pateici, es tam pilnīgi piekrītu, ka tāpēc man patīk iet kaut kādos tur pārgājienos vai kā, lai bišķiņi rodas tā nērtības sajūta, jo tikai tad tu novērtē to, kā ir, kad tad ir tas komforts, un visu laiku dzīvo tajā komfortā, tas diezgan garlaicīgi. Tā ir. Un ja neviens cits mūs neizmet ārā no tā komforta, tad dažreiz pašiem varbūt to vajag pamēģināt vismaz izdarīt. Tālāk mēs varētu iet pie... vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, sorry. Tu teici, ka tu esi izlasījis 33 grāmatas, un es tieši šogad domāju, man arī bija mērķis izlasīt vairāk, bet diemžēl tas neizdevās. Bet tad es domāju, ir forši, ka tas sanāk, bet it's fine arī, ja nesanāk. Jo tas nozīmē ar nosacījumu, ka, ja es to laiku esmu pavadījis tomēr arī kaut kā forši un interesanti, nevis, varbūt vienkārši scrollējot telefonu. Tā kaut kā. Tā ir mums arī baigā konkurence par to, kā tu pavadīji to brīvo laiku, ka tev patiešām ir sporta filmas, seriāli, grāmatas, jebkas. Sporta filmas, grāmatas, jebkas, mēs varētu varbūt tās pāriet pie kaut kādas skatāmvielas. Filmas šogad mums bija visādas, filmas un seriāli. Un vispirms sākšu ar jautājumu par filmām, kas, tavuprāt, priekš tevis ir laba filma? Kas ir tā sajūta? Kad tu noskaties, piemēram, to filmu kino un izejot no tādas zāles, tu uzskati, ka jā, šī bija laba filma. Zinām, man liekas, ka man tās labās filmas, viņām vajag nosēsties. Jo, ja es vēl dienu, 2, 3 par to vēl domāju, tad tā ir bijusi laba filma. Tam var būt dažādi iemesli, vai tas tur ir stāsts, vai aktierspēle, vai kinematogrāfija. Bet, ja es par viņu domāju vēl kādu dienu pēc noskatīšanās, tad jau viņai liels potenciāls tik to labo filmu plauktiņā. Jā, laikam tā ir tā pēcgarša kaut kāda, kas paliek pēc filmas. Šogad, protams, ir pagājusi, šīs gads ir pagājis Barbijas un Oppenheimera zīmē. Vai tev izdevās šīs abas noskatīties? Jā, vienā nedēļā. Vienā nedēļā, jā, man arī laikam vienā nedēļā sanāca, kā bija iecerēts, laikam, vietas visiem tiem, kas tās filmas salika vienā dienā. Jā. Vai tev patika šīs filmas? Abas absolūti patika, un abas man arī ir tādas, tas gada tas pīķis tajā, cik dažādas var būt filmas, jo viņas ir, protams, super dažādas, bet arī tajā, ko vispār uz tā lielā ekrāna var izdarīt, ko aktieri var izdarīt, kā stāstu var iznest, abas divas baigi patika. Vai tu kādu no tām esi arī atkārtot skatījusies? Nē, neesmu gan vēl. Es
I'm Just Ken esmu dzirdējusi visas pieejamās versijas un visas reizes. Tas ir kaut kāda jocīga apsēstība ar to dziesmu, jā. Viņa ir forša. Jā. Tas soundtracks ir diezgan ģeniāls. Marks Ronsons, jā. Bet par Barbijas filmu es noskatījos 2 reizes, un pirmajā reizē man bija tāds, kaut kāds tāds, es iešu uz Barbijas filmu, es laikam nebiju iedziļinājusies, par ko tā filma būs, un visas meitenes bija saģērbušās, un tā tas bija tas pats sākums, kad daudz gāja rozā kostīmos, un tu arī? Man bija rozā džempers, jā. Super. Vienīgais rozā džempers. Jā, un tad bija kaut kā tāda iekšējā pretestība, ja, ka man šī filma nepatiks. Bet... viņa man patika, un es aizgāju arī ar abiem dēliem noskatīties, un tas iedeva atkal pilnīgi citu kaut kādu perspektīvu, jo viņiem bija atkal pilnīgi citi jautājumi par to, un tad es atkal skatījos, kā tad ir tā vīriešu pasaule, jo man tie mazie 2 vīrieši topošie ir blakus, un pilnīgi citādāk to filmu redzēju. Kaut kas tur tā saslēdzās, ka es tur vēl apraudājos, un viss notika kā vajag. Un labprāt nostīšos arī 3. reizi. Un vai ir vēl kāda filma, ko tu gribētu pieminēt? Man liekas, ka mums viena varētu pat sakrist. Mums varētu sakrist, jo es šogad tieši Nolans ļoti mīļš režisors, kuram iznāca Oppenheimers, visi forši, un tad vēl ir 2 mīļi režisori, kuriem arī iznāca filmas. Viens no tiem Davids Finčers ar Killer Netflixā, un otrs Wes Andersons ar Asteroid City. Un es par šīm abām filmām domāju, man viņas patika, viņās bija to režisoru tāda kaut kāds rokraksts iekšā, bet netika man viņas tajā konkrēto režisoru top 3-niekā. Kaut kas bišķīt man viņām pietrūka, bet abas divas, man liekas, vienalga ir vērts noskatīties. Es Killer vai Killers? Killer. Es neesmu redzējusi, diemžēl, bet noteikti tas ir arī manā listē, bet kaut kā man aizpildēja garām tā filma šogad. Ka es viņu nepieslēdzos viņai, bet es esmu dzirdējis labas atsauksmes, man noteikti jānoskatās. Bet jā, par Wesu Andersonu laikam jāpiekrīt, ka nav top 3 no Wesa Andersona filmām, bet tā jau kopumā man ļoti patika, bet tā arī ir filma, kuru jāskatās, man liekas, ir 2 reizes, jo viņa ir tik strauja. Man liekas, Wesam Andersonam viņas tās pēdējās filmas ir tik straujas, ka tu nevari tur novērsties nevienā brīdī. Tu nevari mājās to skatīties un paralēli telefonā čatot, jo tu ļoti daudz ko palaidīsi garām. Un turklāt arī, man liekas, tas ir tas viņa, tas tā kā niķis, salikt ļoti daudz ļoti labus aktierus. Un tā katram ir tas, vai ne? Un katram tas ekrāna laiks ir tik, cik viņam ir. Un tad arī tur, man liekas, dažreiz bišķīts cieši stāsts, dažreiz tas patiešām man jāstāsta vēl vienreiz, lai tu tam varētu kārtīgi pievērsties. Bet viņam bija arī Netflixā vēl tās es to esmu atzīmējis. The Wonderful Story of Henry Sugar. Jā. Lieliski. Jā, tas bija arī tāds pārsteigums šogad. Wes un Netflix. Jā, un viņam bija tāds ļoti tā izrādes noskaņa. Man patika visā tajā scenogrāfijā. Tas tāds foršs, īsāks, sagramojamāks mājās skatāms. Vai ir kāda no vietējām filmām, ko tu esi redzējis un gribētu izcelt? Tāpēc man es redzu, ka nē. Es neteiktu, ka es negribētu izcelt, vienkārši neesmu neko redzējusi. Tas ir tas lauciņš, kurā es esmu ļoti grēkojusi. Es gribētu padot ārā komplimentus pilnu pastkasta komandai, kas gan ir seriāls, bet diemžēl cits films man ir jānoskatās. Sveiciens Unai Rozenbaumai. Jā, un Reinim Fizikam. Jā, mēs katrs varam pasiet kādu no tās filmas. Seriāli, sorry. Killers of the Flower Moon. Vai to tu pamanījies jau noskatīties? Vēl nē, bet gribu. Jā, tā ir noteikti arī. Es pat domāju, ka Barbie tomēr laikam vairāk un Oppenheimers šogad izcēlās, bet šī ir top 3. Manējā tev ir Killer, un man ir šitas Killers. Katram savs Killers of the Flower Moon man ir. Jā, tā bija ļoti labi. Es aizgāju vienu pati uz to filmu. Viņi bija, visi runāja par to, cik gara. Es jau vairs neatceros, cik tad viņi īsti bija gara. Kaut kas ap 4 stundām.
bet ļoti zolīdi. Tas viss bija tas sižets tāds, ka to laika tu nepamanīji tik ļoti. Vienīgais, kas man izbasīja, es atceros, ka es aizgāju uz kino, un blakus sēdēja pārīts, kurš bija sapircis visu iespējamo ēdienu. Laikam ar domu, tik sēdēsim un ēdīsim. Bet viņi pirmajās 20 minūtēs visu sapēda. Un man bija tāds, yes, jo viņi tik skaļi ēda. Šī bija tā retā reize, kad kaitināja. Un jā, bet viss beidzās labi. Filmu noskatījos. Un, jā, tas bija tāds atgādinājums. Un, starp citu, vēl šogad es apņēmos izbaudīt Rīgas kinofestivāla programmu. Sapirkos biļetes pirms sākās festivāls, un tad domāju, kā samanedžēt vispār to, lai tiktu uz tām filmām ar 2 bērniem, kas vakaros ir jāpabaro un jānoliek gulēt. Bet bija kaut kā tāda, es iešu, man vienalga kā. Saukšu auklītes, un bija kaut kādas seanses, kuriem es netiku, bet kopumā izdevās. Un tur bija divas ļoti labas filmas, ko varētu ieteikt. Man šķiet, ka viņas tagad arī kaut kur rāda kino. Tas bija Past Lives un Perfect Days. Un vispār šo es iesaku noteikti gan pati sev, gan varbūt tev vai kādam citam, arī nākamajā rudenī tomēr aiziet uz tām kinofestivāla filmām. Un nav teikts, ka viņas visas būs baigi labās un izcilās, bet tas ir baigi forši tā kā iziet no tā Hollywoods burbuļa tomēr, jo tās filmas ir citādākas. Un arī zālē ir foršāk apmeklētāji. Arī tas. Bet, jo tas viens ir Eiropas kino, otrs ir tur Japānas, Korejas, katram ir tomēr tāds savs pilnīgi kulturālās iezīmes, un Eiropas kino mums kā eiropiešiem ir tāds saprotamāks, jo tas Amerikas tur ir vairāk tomēr tā samākslotība. Tā kā baigi interesanti ir. Baigi iet uz kinofestivāliem. Obligāti. Tā. Totāli. Un ja mēs neejam uz kino, tad mēs varam skatīties mājās seriālus. Kas ir tev bijis labākais jaunais seriāls, kuram šogad ir bijusi viena sezona, tātad pirmā, ko tu sāki skatīties? Un varbūt priecātos, ja būtu otrā sezona vēl kādreiz. Man patiešām ir sagrupēti seriāli dažādi, un tie, kas iznāca šogad, Beef Netflixā, ļoti patika, un Shrinking Apple TV. Tie ir man tādi 2 palikuši prātā. Beefu es nenoskatījos. Vēl kaut kad sāku, bet kaut kā neturpināju. Bet par Shrinking tas bija tieši tas, kas bija vajadzīgs tajā brīdī martā, ja nemaldos, marts, februāris. Gada sākumā viņš iznāca. Tik kā bittersweet seriāls, burvīgs. Un, ja mēs varam ieskicēt to sižetu, ir par terapeitiem un viņu pacientiem. Un kaut kā viņš bija tik tiešām mīļš un silts un sirsnīgs. Jā, absolūts feel good. Jā, tāds balzams dvēselē, ja var tā latviskojot pateikt. Kas savukārt ir tie seriāli, kurus tu šogad turpināji skatīties, kurus varbūt jau bija citus gadus kaut kādas sezonas, un ko tu domā par šīm te jaunajām sezonām? Jā, tad no tādiem man ir atzīmēts Severance, kas gan sāk 2022. Gadā, bet es viņu nostījos šogad. Apple TV ļoti foršs, vizuāli ļoti skaists par to, kā mēs potenciāli varam dzīvot 2 dzīves. Šogad es rīktīgi vēlos balītē, bet beidzot nostījos visu Succession. Vienkārši absolūti lieliskākais screenwritings, kāds ilgā laikā redzēts. Tāds modernās varas spēles, ģimenes un ego cīņas ļoti, ļoti forši. Tad vēl viens par terapijas tēmu The Patient. Varbūt es redzēju ar Steve Carell. Bet neesmu skatījusies. Tas ir Apple TV vai kur? Tā, tūlīt es sajaukšu platformas. Labi, viss kārtībā. Bet viņam ir tikai 1 sezona, viņš iznāca 2022. Gadā, un tur tā ideja ir riktīgi inčīga, ka pacients nolaupa savu terapeitu, un tur viņu iespundēt un risina savas problēmas. Izklausās ļoti laba tēma. Jā. Man patīk jau tagad. Jā. Super. Un tad tādi arī, kas turpinājušies, The Bear 2. sezona,
Iespējams pat labāk nekā pirmā. Ļoti, ļoti patīk. Ir apstiprināta trešā, ļoti gaidu. Un vēl man ļoti patīk HBO Or Flag Means Death, kuram šogad arī iznāca 2. sezona. Taika vai Titi par pirātu problēmām super smieklīgā, mīlīgā veidā. Tā tēma galvenais izklausās tik jancīga, bet es arī to skatījos. Un Taika vai Titi vārds. Taika vai Titi, jā. Viņš ir tik jocīgs un tik foršs. Jā. Tā kā man arī ļoti patīk viņš un arī attiecīgais seriāls. Un es tā klausos, kur tu skaties un kā, vai Apple TV ir izvirzās vadībā, vai tomēr kāda cita šobrīd platforma. Nu es izmantoju ļoti lielu HBO, jeb tagad Max. Fani, man liekas, ka tur nāk patiešām ļoti kvalitatīvs saturs ārā. Māju ar galvu. Tas man ļoti patīk. Man īstenībā besīk, cik daudz man ir visas tās platformas. Man ir dažreiz grūti un dažreiz es kaut ko paņemu, kaut ko nomainu. Amazonam ir neizturams interfejs. Jā, tā kā es viņiem tā bišķīt staigāju cauri, bet pie Netflix ir kaut kā vienkārši vēsturiski iegājies, ka tur netiec vaļā, bet es neteiktu, ka viņš ir saturiski labākais, bet Max man ir tāds, Es pamanīju, ka Netflix šogad kaut kā baigi švaki izmantoja. Vienīgais, laikam daudziem bija prieks, varbūt ne tev, jo tev nepatīk Matthew Berries. Bet, jo bija Friends, man liekas, bija izņemti kādu laiku no Netflix, un tagad viņi atgriezās. Un, ja runājam par tādiem seriāliem, pie kuriem vienmēr atgriežamies, man tas ir Friends, un arī šogad bija kaut kāds mirklis, kad skatījos, un īpaši tās savas, man mīļākā sērija ir tā, kur Ross, The One Where Ross is Fine, un kur Ross pieķer vai uzzina to, ka Rachela ar Joey satiekās, un tā viņš taisa tur tās fajitas, un tā sērija vienkārši ir ģeniāla, mana mīļākā. Es viņu vienā vakarā, man liekas, 3 reizes pēc kārtas noskatījos, jo tas bija tas, kas man bija vajadzīgs tajā vakarā. Un tā kā Netflixam paldies par to, ka vismaz Friends varam skatīties. Bet man seriāli ir daži citi vēl. Tas, ko es skatījos, kas jau bija bijuši, bija pirmkārt, bija And Just Like That 2. sezona. Tas arī bija šogad. Man likās, ka tas bija jau pagājušajā gadā, bet izrādās vasarā. Un tu tā nosmaidīgi, ka es sapratu, ka laikam. Tu skatījies? Es vecās sērijas skatījos. Man ļoti patika, bet filmas man pazaudēja, un es pat netiku iekšā Just Like That. Jā, es skatījos. Un kā? Zini kā, sākumā es arī skatījos, un tad bija kura tā sērija. Un bieži vien likās tāds cringe, ka viņas, pirmkārt, es piekrītu tam, ka tās sievietes ir pataisītas par vecākām nekā viņas īstenībā ir. Kaut kādas tur veco cilvēku problēmas viņām. Bet no otras puses tur ir viss tik woke un, protams, ir visas dzimumu, neutralitātes tēmas un tā. Un it kā tas varētu likties tā kā, kāpēc jāliek viss tajā seriālā, bet es noskatījos pavisam nesen vēlreiz dažas sērijas un sapratu, īstenībā, tas viss notiek ne tikai Amerikā, bet arī šeit, un nav nemaz, man vairs nelikās tik cringe, kā sākumā skatoties. Tā kā, nav, protams, izcilākais seriāls, gluži varbūt, ko es tagad dievinātu un skatītos 3 reizes pēc kārtas vienu sēriju, bet bija ok. Un vēl viens tāds feel good, starp citu, Ted Lasso bija 3. sezona, bet es nenoskatījos viņu. Viņš šogad beidzās. Viņam šogad iznāca pēdējā sezona. Tad tā ir pēdējā. Viss cauri beidzies. Es kaut kā pirmās 2 skatījos, un arī bija tāds feel good seriāls Apple TV, un es 3. iesprūdu. Gan jau, ka tagad Ziemassvētku brīvlaikā paraušu vaļā, tad noskatīšos, varbūt arī, nezinu. Jā, bet viņš arī, tā pēdējā sezona vispār palika tāda pārcukurota un pārbanāla, es teiktu. Jā, man kaut kā arī pazaudēja interesi tā, ka nebija, ar ko tur varētu beigties, nebija tāds, kaut kas tāds aizraujošs. Un vēl viens seriāls, ko es nenoskatījos, ir Morning Show 2. sezona.
arī Apple TV šogad iznāca. Tas ir ar Anistonu un Viterspūnu, ja? Jā. Nē, es skatījosies. Tas kaut kā ar man vai nu laiks vienkārši nav, tad izvērtē, ko tad labāk skatīties, ko nē. Un, jā, bet tā ar seriāliem, es domāju, vai ir no vietējiem pilnā paskasta. Nekas cits tāds nenāk vairs prātā. Bet, jā, seriāls, pie kura atgriezties vienmēr, kurš tev ir? Tev Friends arī vai ne? Ja tev nepatīk tas. es esmu tajā Office. Ne, Friends arī. Es viņu esmu redzējusi noteikti vairāk kārt. Office un vēl Flight of the Conchords. Wow, tas ir brīnišķīgs. Jā. Viņam gan ir, man liekas, tikai 2 sezonas, bet ir kaut kādi tie dvēseles stāvokļi, kad gribās atgriezties pie tā. Starp citu klausītājiem, ja jūs vēlaties iesaistīties diskusijā un ierakstīt kādu komentāru par to, kas jums ir paticis šogad, vai klausīts, vai dzirdēts, vai tam līdzīgi, pirmkārt, protams, to var izdarīt vienkārši YouTube video pie komentāros, vai arī Spotify tagad ir opcija pie katras sērijas iekomentēt. Tur var uzrakstīt gan, vai tev patīk sērija, vai tur kaut ko citu, vai kādu jautājumu, vai jā, kurš bija tavs mīļākais seriāls šogad, piemēram. Droši es palasīšu komentārus, es priecājos, ja kāds ir atklājis, ka šī opcija eksistē, jo ik pa laikam tur iekrīt kāds komentārs, un man tāds, jo es to nekad neesmu pieminējusi, es vienmēr to aizmirstu. Beidzot atcerējos. Un starp citu par seriāliem pēdējais. Nevis pēdējais, bet šogad es noskatījos beidzot seriālu Girls. Es nebiju viņu redzējis, jo tad, kad viņš iznāca 2011. 10. gadā kaut kad, es atceros, ka man viņu rādīja, un man bija tāds, nē, man nepatīk, man neinteresē. Bet šogad tās tēmas man bija tik aktuālākas kā vēl nekad. Jo tur ir par meitenēm, kā viņas tur iet uz randiņiem un kā tur dzīvojās. Un visforšākais ir tas, ka tur viss ir tāds bez izpušķojumiem. Meitenes ir tādas, kāds viņas ir. Puiši jancīgi visādi. Tur nav tikai tie perfektie gossip girl pārīši, ko es arī šogad starp citu paskatījos vēlreiz. Kontrastam. Bet jā, ja kāds nav redzējis, tad noteikti. Jā, tam es arī pievienos. Es viņu atkal skatījos tieši tajā laikā, kad tieši tajā 10., 11., 12. gadā, kad es sakal dzīvoju viena pati, man nebija attiecības, un es līdz ar viņām malos cauri tiem pašiem izaicinājumiem. Redz, es ar nobīdi. Ar nobīdi aktuāls tēmas manā dzīvē šobrīd. Un vēl no dokumentālajiem seriāliem Bekhams jāpiemina. Jā, es gribēju to pieminēt. Jā. Es citu Beckham baigi, liekas tādi pilnīgi tā kā atdzīvojušies. Tagad, laikam tā Netflix tās dokumentālā seriāla ietekmē kaut kā arvien vairāk kaut ko tur dara, un tā. Es sasmējos par viņu Ziemassvētku bildēm, kur izskatījās, ka viņi visi ir ļoti labi sadzērušies vīnu, un Viktorija safilmējusi tur kaut ko, kā viņa nes miskastā ārā. Tas bija ļoti trēcīgi. Tā, off topic. Redz, Instagrams, influenceri un sociālie tīkli. Tā ir lieta, kas mūsu ikdienā ir daudz, un bez telefona tu nekur, un bez Instagrama vai citiem sociāliem tīkliem nekur. Kurš tad ir tavs gada mīļākais sociālais tīkls? E-pasts. Es par šo tik daudz domāju, jo es sociālajos tīklos īstenībā esmu baigi parevidējusi, kam es sekoju, vairāk atstājot tuvākos cilvēkus. Joprojām iekšā Instagramā, iekšā Bīrīlā, Twitterī, threadus nelieku ļoti apzināti. Man laikam nevajag vēl vienu sociālo mediju platformu. Bet e-pasts ir patiešām tā vieta, kur es iegūstu informāciju. Es sekoju baigi daudziem newsletteriem, un tas man ir tāds patiešām kvalitatīvs avots, kur dabūt kaut kādas lietas no malas. Bet tas ir tiešām kaut kā atgriezies visi tie newsletteri modē. Jo tā ir informācija, ja tu zini, ka tu tiešām gribi no šī cilvēka vai no uzņēmuma vai no tevi kā saņemt, ka tu zini, ka tā ir tā vieta, kur viņa būs un nepazudīs pēc vienas dienas. Kā Instagram stories, piemēram. Gan es arī abonēju, piemēram, Šipsī vēstules. Un Ansis, superīgi piemēri, Jā, ļoti labi. Man arī draudzene
sevi ir izveidojis tādu, un es pati domāju, man arī vajag, man vajag vismaz pavāru skoliņai izveidot, lai cilvēkiem nāk ziņas, kas notiek kā, jo citādi baigi var palaist visu garām tajā sociālo tīklu muģeklī visā. Jā, tam varētu piekrist, kā ēpasts ir atgriezies. Viņš jau nekur nav pazudis, bet tā ir tā vieta, kur iegūt informāciju. Jo tā ir tieši, kas ir tev domāta, jo visur citur nāk for you, blā, 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 vai ne? Un tas vairs nav tas, kam tieši tu esi izvēlējusies sakot. Jā. Un man šķiet, ka arī tas pats Šipsī un Ansis parāda, cik tie ēpasti var būt autentiski un personīgi un tādi ļoti pieejami, un tev tiešām sajūt, ka tu lasi kaut ko, kas ir atnācis tieši tev. Tā kā tā ir tāda forša lieta. Bet tu esi Threads? Es esmu piereģistrējusies, jā, un es pagaidām nesaprotu, ko es tur darīšu, jo, man it kā arī pietiek ar tev pašu Twitteri. Protams, es piereģistrējos, lai paskatītos, kas tur ir. Un pagaidām tas pirmais iespējas ir tāds, ka es negribu nevienu aizvainot, pats centīšos. Bet man patīk, kā Anete Kiseļeva, kuru tu arī pazīst, bija ielikusi tādu bildīti, kā izskatās Threads lietotāji, kas ir atnākuši no Instagram, ķepu patruļas sunīši. Viņi visi tik jauki. Kā jums iet, ko jūs šodien darīsiet? Iesakiet, ko ēst Ziemassvētkos. Un tad ir Threads lietotāji, kas ir atnākuši no Twittera, kas tad bruņieki ar bruņā ar vairogiem. Kaujinieciskie. Viņi zina, kā uzvesties, jau gatavi atvairīt uzbrukumus. Tieši tāda arī ir tā sajūta, ka Threads ir tāds mīksts un pūkains, un tur ir ļoti daudzi influenceri, kuri ir aizgājuši no Twittera, jo Twitters viņam likās tur sliktais un ļaunais. Un tagad tā kā, dosim iespēju Threadam būt tam labajiem sociālajiem tīklam, jo, Twitters ir briesmīgs un tur viss slikti. Tā kaut kā. Bet es esmu uzlikusi savu tur šobrīd slēgto kontu. Es pat nezinu, kāpēc, bet tas man liekas, man palīdz bišķiņ novērot, kas tad notiek tajos pārējos sociālajos tīklos, jo man ir atvērts konts Instagramā un Twitterī, un tagad es domāju, kas vispār man seko? Jo tajā Threadā, man tagad nāk tie requests, un es tiešām apstāstu katru cilvēku, vai ir īsts vārds uzvārds. Ir, apsprinu. Ja ir kaut kāds tur nesaprotu, es neapsprinu. Un tas ir vienkārši interesanti paskatīties, jo nevajag vēl vienu platformu, kur ir atvērts, lai gan es tur netaisos rakstīt nekādu baigo privāto informāciju, bet, es domāju, es tagad iziet cauri visiem sekotājiem visur citur. Tur tādu brīnumu atklātos. Daudz tie anonīmie? Kaut kādi, jā. Un es nezinu, tas liek justies bišķi pat bailīgi. Bet, tā kaut kā par sociāliem tīkliem. Un kā tev ar Bīrilu šogad gāja? Es viņā esmu diezgan regulāri. Ir kaut kādas dienas, ko es izlaižu, bet man viņš patīk. Man patīk tā deva realitātes, ka mēs visi sēžam dīvānā, mēs visi ēdam mājās gatavotas neestētiskus ēdienus. Mēs visi esam tādi, kā mēs esam. Jā, Bīrils man arī patīk, lai gan es kaut ko baigi pēdējā laikā slinkoju, bet dažreiz uznāk iedvesma. Nav jau nekas arī obligāti jāliek. Tur nav jādomā par algoritmiem. Tieši tā, un tas, kas man patīk, to redz tikai tie, kuri arī ieliek bildes. Un tāpēc tur pazūd tas stalker vibes. Jā, un redz, ja tu uztaisi screenshotu. Jā. Ko arī, ja kāds tev vēl nezināja. Var redzēt, kurš uztaisīja, tā kā uzmanīgi ar to. Bet jā, tas ir tāds cozy place, kur būt viena lieta, ko... Vai tu vēlies, pirms mēs pārējām uz ēšanu un dzeršanu, vai tu vēlies pieminēt kādu tavuprāt noderīgu sociālo tīklu profilu, kontu, kam sekot? Man ir liste ar newsletteriem. Okay. Tā kā man ļoti patīk It's Nice That. Viņi ir ar visādām dizaina, mākslas lietām, ilustrācijām, iepakojumiem, riktīgi foršas visādas lietas, kas notiek pasaulē, to viņi liek.
The Future Party ir tādi kā apkopojumi no globālām ziņām, ar bišķī tādu kā kultūras piesitienu, sociālo mēdīju, creators, entertainment. Riktīgi labs, viņš nāk reizes dienā, tur tu būtībā ieeja visu nočeko, kas notiek, zini WhatsApp. Relevant randomness, tas ir vairāk reklāmas lauciņā, noteikti interesēs. Tur nāk reizi nedēļā gan reklāmas, gan visādas arī relevant un random lietas. 2 džeki taisa super forši. Cool hunting ļoti patīk, stress scraps patīk. Tā kā jā, šis ir mans ieteikums, pasakot līdzi, kādiem newsletteriem piesakot, un tad tu viņus var mierīgi savā tempā izlasīt. Tas viss uz e-pastu nāk, viss nāk uz e-pastu, jā. Wow. Tur ir vēl gara lista, ir vēl visu kaut ko, jo arī, tie newsletteri, viņi diezgan ļoti segmentējas. Tādās kā nišās ir kaut kas ir vairāk par kino, kas ir vairāk par izklaidi, kas par citām lietām, bet tur, man liekas, arī tā burvība, ka es tad varu tajā savā laikā, kad man ir tā mentālā kapacitāte to visu apskatīt, es varu iziet cauri, kas tur nāk reiz nedēļā, reiz dienā, reiz mēnesī, bet jā. Jā, tāda hausa sajūta. Tu tiešām apsēdies, ka tu gribi mierīgi izlasi to, un nekas, ja kādu nedēļu neizlasi. Jā, tieši tā. Nekas nenotiks. Var arī delete un red, un nekas nenotiek. Jā. Es savukārt par šo tēmu padomāju, paskaties, ko es esmu šogad sasēvojusi Instagramā. Starp citu, var paskatīties, vai tu seivo? Es seivoju, jā. Jo tur arī tu var diezgan labi redzēt, kas tev šogad ir bijis aktuāls. Jā. Un es esmu ļoti daudz ko sasēvojusi no tā konta, kas ir, kā nu sauc to, holistic psychologist. Nē, doktora Nikola Laperle, vai es tūlīt pateikšu, lai es nesamalotos. Tas ir The Holistic Psychologist, doktora Nikola Lepera. Viņa, tur ir par psihoemocionālās veselības tēmām, kā novilkt robežas attiecībās ar cilvēkiem, kas vispār ir veselīgas attiecības ar sevi vai citiem, un es redzu, ka ļoti daudz man paziņas arī seko un regulāri dalās ar viņu saturu. Tas laikam man ir viens no top kontiem, ne tikai šogad, bet vispār iesaku piesakot jebkuram, bet vienīgais, viņai šogad iznāca arī grāmata tikko, How to be the love, neatceros to nosaukumu, bet man viņa neuzrunāja, jo tur laikam bija jau tā sajūta, ka vienkārši, tā kā ķeksīšu pēc, vajag, naudu saprot, vajag nopelnīt, un to grāmatu noteikti arī labi pērk, redzes arī nopirku. Bet no Instagram kontā ir tā informācija visa principā jau pieejama. Tā kā, tas laikam vienīgais man tāds, kas nāk prātā. Un vēl viens ļoti labs konts, Reduce Stress. Tev varētu patikt. Tas izklausās vajadzīgi. Tur ir tik rēcīgi par tādām, tas ir tāds diezgan feministisks konts. Bet tu paskaties pēc tam, es domāju, tev patiks. Tas tāds nenopietni par nopietnām tēmām. Bet, vai ir vēl kaut kas pie šīs tēmas, ko tu vēlies pieminēt? Mēs varētu par kaut ko garšīgu. Jo tā ir tā lieta, kur mēs esam kopā šo to darījušas. Un kā jau es sākumā minēju, ka es tavai gaumei uzticos. Un, ja gribas aiziet uz kādu jaunu vietu, tad labprāt to arī daru ar tevi. Uz kaut ko garšīgu, visticamāk. Un mēs esam šur tur bijušas. Šis gads ir tāds Latvijas droši vien kulinārijai pasaulē ļoti īpašs un svarīgs, ņemot vērā Michelin ienākšanu Latvijā, un prieks, es saprotu, ka tiešām arī visi pavāri priecājās par to, un ka tas ļauj būt pamanītiem pasaules kulinārijā kartē un arī pievērš vietējo cilvēku uzmanību. Vai tu sekoji līdzi šim pasākumam un zvaigžņu zvaigznes piešķiršanai? Un, vai ir kaut kādas vietas no tām, uz kurām tu gribētu aiziet, vai jau esi bijusi? Pirmkārt, sekoju līdzi. Ļoti, ļoti interesanti. Man liekas, ka vajadzīgi. Es esmu noteikti tajā grāvī, kas uzskata, ka to vajadzēja. Un es pirms vēl tiem
sadalas nominācijas bija bijusi šogad tieši gan Snatchā, gan Šoju. Man šķiet patiešām ļoti forši, ļoti, ļoti labi. Tāpat arī Pavāra māja līgatnē absolūti pelnīti, un tas, ko viņi dara, ir vienkārši jānovērtē, un iesaku arī citiem atstāt ar savu naudu novērtējumu par to, lai viņi to var turpināt darīt. Tas, kas man bija tāds pārsteigums, bija, gan jau arī tev, Milda. Tas bija visiem pārsteigums, jā. Un es arī baigi daudz par šo domāju un šķetināju, un man bišķīt ir tā sajūta par to, ka tas bija tas ķeksīšu ieteikums, jo tur tas latviešu-lietuviešu fusion, jo tādā mūsu burbulī vai vispār kaut kādā informācijas telpā tā Milda bija ļoti paslīdējusi kaut kur nepamanīt. Nu jā, bet zin kā, laikam vajadzēja kaut kādu tādu riktīgi, tādu it kā tradicionālo vietu. Un, jā, Latvija, Lietuva, atcīmēdzot. Jā, jo cik arī mums ir tās tradicionālās, vai ne? Vai īsti jau Lidodos nav. Vai Mildē, divu variantu. Izvēlējās to, kur viesmīls pie tevis atnāk. Vai ne? Smieklīgi. Bet Redzēs, jā. vai saglabāsies viņa tajā sarakstā. Jā, nu retēt, šī mums būs ikgada aktivitāte. Jā. Kas ir tā vieta, kur tu visbiežāk esi bijusi ēst? Es patiešām to apskatījos, un man ir 2 vietas. Viena ir Pepus, kas ir, tad, kad man pietrūkst Itālija, nekad tur nav bijis slikti. Tur tāda riktīgi forša vieta. Un To Eat. Tu eat falafelu un Jā, hummus? tas man arī Garšīgi ir tur tāds jā. ļoti, tad, kad tu gribi kaut ko, kad zini, ka tur taču būs labi un forši, tad tur aizēji. Pusdienu vietas, protams, stokpots, mazā terapija, tie tādi go-to. Jā. Saka, ne vai ko, bet uz maķīt arī daudz es šogad patērējis. Būsim godīgi, jā. Būsim godīgi, jā. Tu pieminēji mazo terapiju, un jā, šis gads man tādā ēšanas nozares neprofesionālim, kā ēšanas nozares neprofesionālim, likās kaut kā vairāk pamanīt tās vietas, kuras aizvarās, kas bija tā tad arī mazā terapija. Jā. Un, Čaurīga, protams, tikko nesen kā Burga. Jā, un Burga, un noteikti vēl kaut kas, ko tagad Man liekas, ka Čārlstons arī šogad aizvērās. Bet jā, un es īpaši sakoju līdzi Čaurīgas stāstam un aizdomājos arī tagad tieši gada nogalē par to, cik nenormāli svarīgi ir atbalstīt tos arī savējos cilvēkus. Un arī es, piemēram, to Čau esmu bijusi, bet negāju tik bieži. Jo visu laiku bija tāds, viņiem gan jau pilns, un zin tā sajūta, ka tā maza vieta, un tur visu laiku kaut kas notiek, un tas darblaiks, un tu jāieplāno, un tad visu laiku uznāk tās bažas, ka tur nebūs vietas, bet tad es sapratu, visu šito atmetam, ejam, gaidam rindā, vienalga, un ja gribas, lai tādas vietas pie mums ir, tad vienkārši ir jāiet uz viņām. Kā tad citādi viņas būs? Tieši tā, tas vienkāršais mehānisms, jā, absolūti piekrīt. Mēs nesen bijām Valtera Zirdziņa jaunajā restorānā B7, uz kur es varu teikt mūsu abu vārdā iesakām iet. Absolūti, absolūti. Jā, jo arī tā ciemošanās pie Valtera bija tāda, tik personīga. Jā. Vai ne? Jā. Tu aizēji pie cilvēka, nevis vienkārši paēst kaut ko tā kā bez tā personības piesitiena, un tas ir baigi forši, ka tu jūti, ka tā ir vieta, kas pieder kādam cilvēkam, kurš ir domājis par to, ko tur dot, kā tur dot, uz kādiem krēsliem sēdēt, kādu plauktiņu pielikt pie paša sienas. bildes pie sienām, un ļoti, ļoti pārdomāti, ļoti... man bija tā sajūta, ka tu tur jūties gaidīts, apčubināts, par visu padomāts, iesaku. Noteikti iesaku. Jā. Un kas ir tā vieta, no kuras tu Voltu visbiežāk esi pasūtījis? Tas ir maķīts. Jā. Skaidrs, tad jau atzinies. Es savukārt Voltā man šķiet, ka esmu ļoti bieži pasūtījis no Mission Canteen, kas arī ir jauna vieta, kas šogad atvērās Cēsu ielā. Ejiet ciemos arī uz turieni pie Uģa Veita, kur ir Āzijas un tās kaimiņu virtuves ēdieni, kā viņš pats to ir nodefinējis.
Un tas, kādēļ es no turienes esmu pasūtījis, lai gan es zinu, ka tā pasūtīšana nav tas labākais veids, kā atbalstīt, ja kāds man tagad piesiesies par to, jo viņiem ir jāmaksā procents voltam vai boltam, un es zinu. Tāpēc apņemos nākamgad iet biežāk. Mēs aiziesim uz turienu uz vietas arī paēst. Ir arī sanācis tur būt uz vietas paēst, tā kā nav tik traki. Bet, jā, jo bērni šobrīd ir tādā vecumā, ka viņiem jau patīk arī kaut kādas tādas interesantākas lietas ēst, un man ļoti liekas tāds tā kā arī comfort food, jo tur gan sev kaut ko foršu var izvēlēties, kaut kādu pikantāku zupiņu vai nūdeles, un bērniem tur ir fried rice vai arī vistiņas un saldie frī kartupeļi. Tā kā sveiciens arī Uģim, un lai izdodas noturēties, mums jāiet ir uz turieni ēst. Jā, par šo vietu arī absolūti pievienojos. Vai ir vēl kāda ēšanas vieta, ko tu gribētu pieminēt? Vai, piemēram, ja mēs padomājam tādā beķerēju virzienā? Nu, man liekas, ka mums vispār Rīgā ir ļoti, ļoti stipra beķerēju spēle. Es nezinu, jā, mums ir daudz un ir labas, un kūre ir tas, kas manu sirsniņu ir sasildījis pēdējā laikā ar pastel de nata. Jā. Tur ir patiešām, viņi ir to savu vienu lietu riktīgi atstrādājuši, super garšīgi, super labi. Nu, man patīk bezē, man patīk lūši ceptuvi, un krafini arī, manuprāt, ir tāda vieta, kur es noteikti neiešu tur katru dienu garām kopā ar kafiju paķert krafinu, bet aiziet tur noteikti iesaku. Un es varētu paturpināt šo tēmu, ka kūre tiešām ir kaut kas, ko es ļoti ilgi gaidīju, jo es dievinu Portugāli, un tas ir tā kā tāda iespēja, ja es nevaru aizbraukt uz Portugāli, es varu aiziet uz kūri, un tiešām, un man prieks par Uvi, kurš šīs te vietas gan šo, gan Mīklu ir atvēris, un viņš gan jau šo neklausās, bet es tev aicināšu podcastu. Būs jāpastāst par visām tām garšīgajām pieredzēm. Ko es vēl gribēju pieminēt, man noteikti jāpasveicina ir Kalve, jo, ja es paskatīšos savā bankas aplikācijā, es ap cik nesen tieši pierakstīju un izgāju cauri visiem izdevumiem novembra mēnesī, jā, lai saprastu, kur tad es tiešām tērēju to naudu. Nu, Kalve, daļa mana budžeta aiziet pie jums, nav noslēpums. Bet man patīk atbalstīt arī viņus tādēļ, ka es zinu tos ētikas principus, pēc kādiem viņi strādā. Arī Kalve dabūja šogad bija korp certifikātu, pirmie Baltijā, kas nozīmē, ka tiešām tur viss ir tīrs. Un arī, ja interesē, var paklausīties podkāstā. Man bija saruna ar Gati Zēmani, kas ir Kalves veidotājs, dibinātājs, īpašnieks. Un tā arī tā vieta, kur gribas atbalstīt, lai tad viņa ir un lai ir savējie, kas dara labas, ilgtspējīgas lietas, rūpējoties gan par darbiniekiem, gan par produktu kvalitāti un par to, lai varētu būt arī pieejami visiem, jo tas vispār nav viegli. Jā. Un tas arī ir, čau, puiši paši var pastāstīt, es negribu viņu vietā runāt, vai viņu Instagram kontos var palasīt, cik tad tas ir viegli vai grūti noturēties mūsu valstī labām, kvalitatīvām vietām. Esam labi un atbalstam. Tiešām. Jā, tas ir tas, ko mēs patiešām varam darīt. Un par dzērieniem. Ēdiens plus dzēriens. Vai tu vispār mēdz iet kaut kur tā izklaidēties, iedzert, patusēties? Šīs gads man arī diezgan apzināti ir bišķīt atkāpties nedaudz no alkohola un sakārtot savas attiecības, jo ļoti, ļoti ilgu dzīves laiku bāri, dzērieni ir bijusi man ļoti tāda tuva klātesoša sastāvdaļa, un man joprojām patīk, jo es arī te skatoties par kaut kādām lietām, ko atzīmēt par šo gadu, es skatos, man ir vienkārši uzskribelēts lapas malā skapis, kas ir manuprāt, šī gada vieta, kur aiziet, justies brīvi, forši, labi. Viss tur ir vietā, viss tur ir riktīgi kruti un ilgu dzīves kapim.
Bet jā, es neesmu atteikusies pilnībā no alkohola. Es vairāk tā kā kārtoju šīs attiecības, jo es sapratu, ka man kaut kā bija iegājies tas, ka ir draņķīgs noskaņojums, atvērš pudeli. Kaut kas labs noticis, jānosvin reku šampīts. Nu, tā kā, ka tas viss aizgāja bišķi pa tālu. Un es saprotu, ka īstenībā, lai kā man negaršot Negroni, kas ir vienkārši alkohols ar alkoholu, bet bezalkoholisko kokteļu pieejamība, daudzveidība un iespējas ir riktīgi labas, riktīgi foršas. Tāpat arī bezalkoholiskie aliņi, tāpat kokmuiži, manuprāt, ir superīga un viss ir vietā. Un tas ir tāds man šī gada tāds atzinums, ka visu kaut ko bezalkoholisku arī var forši padzerties. Jā. Es tev piekrītu. Bet ko es gribēju minēt, par skapi. Tas šogad tikai atvērās. Vai ne? Tāds sajūt, ka viņš jau ir bijis ar mums. Jā, un es arī gatavojoties šim podkastam domāju, nejot cauri tam gadam, man ir bildes, kur viena draudzene svin dzimšanas dienu janvārī vēl neatvērtā skapī, kur nekā nav. Vienkārši parādīja mums, ka tur būs tas. Es domāju, kā? Kas tur tik daudz ballītes jau ir bijušas? Un labi, nav tā, ka es tur arī kaut kādus katru piekdienu esmu, bet pāris reizes ir sanācis, un pēdējā reize vispār bija brīnišķīgi. Nu, tur vienkārši var tiešām, zini, tā vieta ir tāda, kur tu vari aiziet pa taisno pēc darba, piemēram, ka tev nav tur tā pucēšanās, ka tu gatavošanās. Tu vari arī tā, protams. Jā. Bet, ka tev nav pilnīgi nekādu, nezinu, kompleksu par sevi, ja tu aizēji tur bez make-upā savās pilnīgi parastākajās ikdienas drēbēs, un tas man tur patīk laikam vairāk, ka tu zini, ka tur neskatīsies neviens uz to. Tu vari dejot un atpūsties, dejab kāds tu esi. Jā, tā brīvības sajūta tur ir baigi foršā. Tas ir forši. Un par dzērieniem, es arī izlēmu oktobrī to soberu oktoberu pamēģināt tieši ar tādu domu, ka vai man vajag to alkoholu tik ļoti, kā es esmu iedomājusies, ka man viņu vajag. Jo man bija bišķi bail par to, ka, lai tas nekļūst par tādu ikdienas lietu, ar ko atslābināties. Un es visu laiku nesapratu, vai es dzeru tā kā par daudz, vai es dzeru normāli, vai... Un gribējās vienkārši tiešām paņemt to pauzīt, lai saprastu, vai ir kaut kāda brīža, kad prasās, vai kad nē, tieši, vai es nejūtu to. Un labā ziņa ir tā, ka es piefiksēju, ka es pilnīgi, tā kā mierīgi varu nedzert. Un nav tā, ka man vakarā rokas strīds, ka man vajag to vīna glāzi. Jo dažreiz tas ir tā kā, pagatavošu vakariņas, iedzeršu to vīna glāzi, īstenībā ūdens glāzi arī var iedzert. Un tā bija ļoti laba sajūta, vienkārši pašai par sevis tāds check-ups. Bet par to atteikšanos pavisam man ir baigi grūti, teikšu godīgi, jo patīk tās degustācijas, patīk tāds interesants labs vīns. Noteikti varētu atteikties no vienkārši prosecco, pa labi, pa kreisi. Bet tā, ka tiešām tas ir kaut kādā situācijā baudāmā ar pamatojumu. Un man arī kokteļi ļoti garšo. Un patiešām ļoti garšo, un es varu izbaudīt tos dzērienus, un man arī būtu baigi grūti tā kā pilnībā atteikties. Jā, bet redzēs. Es starp citu ceru Dry January arī tagad pēc visiem svētkiem paturpināt, un to varētu varbūt pat garāku pavilkt līdz vasarai, redzēs. Bet tā kaut kā tiešām vismaz apzinātāk. Jā. Lai nav kaut kāds pilnīgi pašplūsma. Tas ir tāds, labs. Redzēsim, kā mums ies ar to. Parunāsim vasarā. Jā. Un viena tēma, par ko es noteikti nevaru nerunāt, ir mūzika. Mūzika un koncerti un viss kaut kas, un vispār viss tas, kas skan mūsu austiņās. Savu Spotify rapti spētīgi. Jā, tā jau, man liekas, katru gadu tradīcija, tev jāapskatās, kas tev tur notiek. Man ir īstenībā ļoti daudz podcastu minūtes. Tas ir kaut kas tāds, kas man austiņās dzīvo. Un šī gada top 3 māksliniekos man ir Young Fathers, kas man ir šī gada atklājums, un acīm redzot, es esmu viņus klausījusies tur kaut kāds 400, cik tur tās minūtes.
iesaku forši. Tad man otrā vietā ir Electric People, kā viņi tur ir nokļuvuši, es īsti nezinu, bet man viņi īsti labi patīk. Un tad Nothing But Thieves tie man ir. Tie katru gadu man ir trīniekā, jā. Vai šogad tu arī uz kādu no koncertiem esi bijusi, vai viņiem nevienam no šiem te minētajiem? Nē, no šiem ne. Ai, man vispār tiem koncertiem. Es nenormāli saņirdzos ar to, ka es skatījos, kādu man koncertu. Es esmu bijusi 2 sētkoncertos grupām, kurām nav tādi baigie sētkoncerti. Viens bija Čips un Dulais pagājuši gadu Valentīna diena, man liekas, bija mazajā vai lielajā ģildē, neatceros kurā. Bet tur bija Čips Dulais sētkoncerts, kas bija super foršs un sirsnīgs, bet ļoti jocīgi. Un tad vēl bija tāds... man liekas, Sigulda kaut ko nesaprata, jo Pilsdrupās bija Fiņķim koncerts, kur bija salikti krēsli. What? Tas tā kā Fiņķis pie krēsliem no visām lietām. Varbūt, pirms jūs rīkojat koncertus, man māja pilsēta Sigulda paklausties Spotify mākslinieku. Bet cilvēki taču tāpat cēlās un dejo. Jā, mēs tur... Pirmās rindas novāca nost krēsls un tur lec un daudzījās, un man liekas, pašam Helvijam arī bija tāds bišķi šoks, ka vispār salikti krēsli. Tā kā, man bija tāds 2 jocīgas pieredzes. Jā. Pozitīvusā nebija? Nebija. Nē, es vēl neesmu bijusi Rīgas pozitīvusā. Es skatos, ka sāk jau izziņot nākamā gada māksliniekus, un vienreiz man jāaiziet. Šī varētu būt tā vasara. Skaties, pamēģini, varbūt, kamēr vēl Rīgā notiek pozitīvs. Jo nevar zināt. Jā, es esmu bijusi, un vispār šogad par tiem koncertiem domājot, tur diezgan, nav baigi daudz, bet katrs no tiem ir bijis kaut kas super īpašs. Gadu sāku ar Rai X koncertu Hanzas Peronā. Es nebiju klausījusies šo mākslinieku. Es nezinu, austrāļu mūziķis tāds, un viņš ir tāds uz Boniver pusi. Jā. Kā saka, kā mans draudzens vīrs saka, kura mani aizvilk uz to koncertu, ka tā ir mūzika, pie kuras tu varētu nomirt. Jej! Vienkārši viņa ir tik, tā kā skumja, bet ļoti, ļoti skaista. Un tas man bija tāds jaunatklājums, jo es nezināju vispār tādu mūziku. Un reti, kad tā gadās, ka kāds mani aizvelks koncertu, kur es nezinu. Un tas bija tāds jauks. Un pēc tam es aizbraucu uz Berlīnu, uz Jose Gonzales, kā es domāju, sākumā koncertu. Un beigās izrādās, ka tā ir tāda filma, ko viņš rāda par savu dzīvi, bet arī pēc tam ir koncerts, viņš arī uzspēlēja. Bija sarunu vakars, saruna ar viņu un filmas režisoru, un pēc tam viņš vēl uzspēlēja. Tā kā tas bija tāds 3-1 super jauki, jo, Jose ir tas mūziķis arī, kurš viņš ir tik cilvēcīgs un piezemēts, un viņš bija tik smaidīgs, un tas bija Berlīnē tādā vecā kinoteātrī. Viss tā pieredze bija vienkārši tāda ļoti, ļoti brīnišķīga, un tagad skatījos, ka viņam būs, viņš starp citu ar to filmu braukā apkārt joprojām, kādam aktuāli, kaut kur Zviedrijā, Vācijā, nav tālu. Jā. Un, koncerts, es redzēju, ka būs atkal Berlīnē nākamgad, un es domāju, varbūt jāizbrauc atkal. Bet tas, kas vēl bija, pozitīvusām pie mums ciemojās Sam Smits, ko es, protams, aizgāju, bija šovs iespaidīgs un tā, un vēl man ļoti mīļa grupa LJ, kurus nekad nebija redzējis dzīvajā. Tas bija tāda arī interesanta pieredze, jo viņi bija tādi, kas uz tās skatus, es nesapratu, vai viņi tēlo tādus jocīgos cilvēkus vai kā, vai viņiem vienkārši nepatīk šeit. Jo man palika tāds priekšstats, ka viņi vienkārši tā kā atspēlē un bez emocijām, bet tad es sapratu, ka viņi vienkārši tādi ir. Ka viņi ir tādi tā kā bišķi nūģīši, kuri uzspēlē un ka viņiem patīk. Ka viņi vienkārši tādi ir un tas ir viņu tieši tas šarms. Par to es nebiju aizdomājusies. Bet Detlef koncerts. Tas ir man Fiņķis Vefā un Detlefs Palādījumā ir manas šī gada lielākās vilšanās sevī. Ka es neaizgāju. Ka tu nebija, Jā, Detlef koncerts bija, protams, kaut kas, ko tik ļoti mēs visi gaidījām. Un viņš bija tieši tik labs, cik viņam vajadzēja būt. Man patīk, ka es redzēju Twitterī kaut kur, ka
tas tika salīdzināts ar klases salidojumu. Jā, tās bija kā klases saldojums. Tur bija visi mūsu vienaudži. Visi, gan džeki, gan meitenes, tā izdejojām, mēs izlēkājāmies, izdziedājāmies līdzi. Un tas bija tik ļoti tāda sava iekšējā tīneidžera satikšana. Jā. Un es jau vispār biju Detlefam ārkārtīgi liela fane. Mēs visi bijām. Vai ne, kurš nebija? Bet es vadīju viņu fanu klubu. Un man ir daudz tāda vēl atmiņu, kā mēs ar draudzeni to fanu klubu vadījām. Un man mājās vēl ir kaut kādas iestāšanās anketas fanu klubā. Vienmēr sakot daudz atmiņu. Un vispār, ja tā rezumē par šo gadu kopumā, tādā sajūtu ziņā, šī bija tāda sava iekšējā tīneidžera satikšana, samieļošana, sadziedēšana. Jo, runā par iekšējo bērnu, bet šoreiz tas tiešām bija tāds pusaudzis, kuram, mums katram ir kaut kas tajā pusaudzībā ir iesāpējies vai kaut kur neesam bijuši saprasti, un ir forši ar viņu bišķi aprunāties un saprast, ka, hei, viss kārtībā. Tu vari dzīvot tagad labi un tālāk, un viss būs labi. Tā kā tas koncerts bija tāds tā kā, punkts uz I, vai kā kaut kā tā. Jā. Bet vispār bija forši koncerti, un arī Vils Butlers, kas agrāk bija Arcade Fire dalībnieks, tā aizgāja prom. Šis bija tāds gada pārsteigums, teiktu, jo viņam bija koncerts Palādījumā, par ko daudz laikam īsti nezināja, kas viņš ir, jo viņš tā kā negrib, lai to Arcade Fire tur kabina klāt, pēc kā daudz atpazītu, un bija diezgan maz cilvēku, bet bija tik superīgs koncerts, un ļoti enerģisks un patīkams, un vēl nobildējos ar viņu, un tagad man ir bilde, un es esmu laimīga. Super! Super! Vēl kaut kādas lietas, kas šogad ir piedzīvotas, vai redzētas, vai kaut kādas performances, vai kaut kas tev nāk prātā? Man ļoti patika sneakeru izstādē Paulstradiņa medicīnas muzejā. Dievs, bācis, bet mani bērni bija, es zinu. Es nebiju, diemžēl, bet bērni bija. Viņi bija ļoti, ļoti labi, un man bija tas prieks arī ar Vanagu iziet cauri ar viņu stāstiem, un bija līdz mēs bijām ar darbu, un mans kolēģis Rihards, basketbolists, zināja vairāk par basketbola apaviem kā kuratori. tas bija foršs brīdis, bet, manuprāt, tā izstāde ir superīgs piemērs tam, kā mums var satikties divas it kā nesavienojamas lietas un radīt kaut ko riktīgi foršu un labu, jo tur patiešām tā medicīna, veselība, stils, apavi, tas viss tik superīgi sapinās. Ļoti, ļoti, ļoti patika. Un vēl man ļoti patika, bija ar meitu aizgājusi, un ģimeni cirkā bija franču mākslinieki. Nemāku noteikti neatcerēties, neizrunāt, bet žonglētāja izrāda, kas saucās Roller Coaster, un viņa bija tik ļoti mīlīga, forša, interesanta, smieklīga, kur runāja par mākslinieku attiecībām ar rollercoasteriem un cik ļoti viņam patīk šīs atrakcijas un kādas viņš zina visas cilpes, un tas bija tāds ļoti, ļoti foršs, jo es ļoti sen nebiju bijusi cirku. Jā, šī ir vieta, kas ir jāatzīmē, domājot par nākamo gadu, ka cirkā viss kaut kas šobrīd notiek. Un ne tikai cirka izrādes un priekšnesumi, bet arī teātri, un ir vērts papētīt. Noteikti. Man no tādām izstādēm vai kaut kā cita, kas nāk prātā vispār es savu gadu vienmēr iesāku ar Komediju Latvijā gada balvas pasniegšanu Grābeklis. Un arī tagad būs 7. janvārī. Un es netieku, jo man ir jāiet uz Rotko izrādi. Varbūt vismaz būs kāds teātra apmeklējums arī manā listē. Lai gan ir bijis šogad jaunajā Rīgas teātrī šis tas un Dēls teātrī. Bet Rotko beidzot arī noskatīšos. Un darba ziņā šis gads ir pagājis teātra zīmē, jo jaunais Rīgas teātris ir principā pabeigts. Un nākamgad jaunajā mājā, vecajā jaunajā mājās, tur ir vairākas mājas, notiks izrādes. Tā kā
Tas arī rekomendācija nākamajam gadam. Iespējams, būs vēl grūtāk nopirkt biļetes. Jā, es tieši gribēju teikt, jāgatavojas ķert biļetes. Jā, bet starp citu, es noteikti gribu pieminēt izstādi, kāpēc es vispār tādu kategoriju atcerējos, jo mans bērns atcerējās, Edvīns, ka viņš bija tajā zaļajā izstādē Mākslas muzejā, kur viens no kuratoriem ir arī Artūrs Analts. Diez vai, Artur, arī tu klausies šo epizodu, bet ja klausies, sveiciens. Bet, jā, kaut kā bērnam ir palicis atmiņā, un viņš man prasīja, vai viņš tur varēs svinēt savu dzimšanas dienu. Tik ļoti. Man meita arī tur bija ar skolu, un viņai patika, nopirka magnētu, bet dzimšanas dienu viņa neprasīja tur svinēt. Nu, redz, man ik pa laikam atgādina. Un man pašai pēdējais, ko vēl var pagūt, ja klausāties šo tiešām decembra beigās, ir Jāzepa Grosvalda, tā kā viņa daļradē veltīta tāda retrospekcija Mākslas muzejā. Es esmu noņēmies dzīvot mākslai. Nu tā, man šķiet, ka es nesaucu nosaukumu. Jā, esmu tagad noņēmies dzīvot mākslē. Nu, tik brīnišķīgi pateikts pirmkārt. Jā. Un man tā izstāde tik ļoti patika, jo tur bija viņa ne tikai mākslas darbi, bet arī viņa piezīmes un dienas grāmatas un tas izteiksmes veids, kā viņš runā. Nu, tik cilvēcīgs un brīnišķīgs. Iesaku, rekomendēju. Un vispār Mākslas muzeja tā gada biļete ir dāvana, ko es sev gribu uzdāvināt. Man bija Instagram viens cilvēks uzdevis jautājumu parunāt par dāvanu idejām, bet man liekas, ka ir jau pa vēlu jau Ziemassvētkiem. Bet dzimšanas dienas ir visu gadu, vārdu dienas ir visu gadu, māmiņu dienas, sieviešu dienas, tēva dienas, viss Mākslas muzeja gada biļeti es noteikti iesaku kā dāvanu. Zinu, ko vēl es iesaku, aiziet uz to B7 kā dāvanu. Jā, noteikti. Ko mēs vēl varētu ieteikt kā dāvanu? Kādu labu mūzikas albumu? Tas jau tagad reti, ja kādam ir plaši atskaņotais, tad, jo mēs par mūziku, starp citu, vai tev ir kāds gada ieraksts? Nu, zin kā, man tāds totāli man gada tā kā pārsteigums ir tas, ka izdeva Linkin Park dziesmu, kā viņi bija Closer, man liekas, man kaut kur bija pierakstīts, es noteikti kaut ko sajaukšu. Bet jā, tas New Metal tīns man arī ir tas tīns, ar ko es šeit parunājos. Jā. Nu, neko negaidīju, dabūt dzirdēt jaunu, nedzirdēt no Linkin Park, tā kā tas man bija tāds foršs pārsteigums. Nu, un arī Nothing But Thieves jaunais albums. Manējie var diezgan īsi un konkrēti nosaukt. James Blake albums Playing Robots into Heaven. Cerams, ka nesjauc nosaukumu. Un tās man ļoti patika. Romy XX albums, kas ir bijusi, joprojām DXX grupas dalībniece. Tas bija albums, kuram es laikam visvairāk, ko es esmu klausījusies visvairāk. Un kaut kā norazonēja baigi ar personīgiem sajūtām. Un viņas albums, laikam man jāsauc par gada albumu tomēr pašai priekš sevis, jo es tomēr viņu esmu atklausījusies ļoti, ļoti daudz. Tie ir tādi divi spilgtākie, kas ir vēl viss kaut kas foršs, bet šie divi ir tādi, kas tiešām tā kā ir biežāk spēlēti. Bet dziesmu es tev prasīšu izvēlēties vēlāk, drīz, pavisam drīz, bet es gribu... Kāpēc es veidoju vispār šo te gada apskatu, jo man pašai patīk atcerēties, kas tad ir bijis tajā gadā, un skaidrs, ka māksla, kultūra, mūzika, tas viss piešķir mūsu dzīvē kaut kādu prieku un palīdz izdzīvot kaut kādas emocijas vai sajūtas, un, piemēram, šobrīd uzliekot savu tur playlisti no marta, es atceros, kas tajā brīdī dzīvē notika. Un arī gan filmas un viss tas, man liekas, ir it kā kaut kas nav mūsu personīgajā dzīvē, bet tas viss to piepilda. Un audio dienas grāmata ir labs veids, kā iemūžināt to kādreiz, lai tik nostalģiski cilvēki, kā es spētu, vai varētu kādreiz padzīvot atpakaļ tajā laikā. Un tas ir no vienas puses, no otras puses saprast, cik daudz pa gadu vispār viskaut kas ir un notiek, un ka vajag tās lietas baudīt un piedzīvot. Un
Un tāpēc, jā, nedaudz jau sākot domāt par to nākamo gadu, kas notiksies, kas nenotiksies. Es zinu, ka tev ir daži pieturas punkti par to. Pirmkārt, varbūt kas ir tas, ko tu pati sev gribētu piedzīvot nākamgad, un kas, tavuprāt, vispār tāds interesants mums varētu notikt sabiedrībā? Jā, es vajag gaismu, jā, droši. Es visu tā kā atceros, viss ir galvā, bet jā, man pašai personīgi nākamo gadu bišķi gribās, ja mēs tā kā runājam par to, ka ir tāda izaugsme, tad man gribās vairāk kaut ko radīt un likt no sevis ārā. Tas būtu man pašai jau tāds bišķīt uzsaukums, bet tā lieta, ko es varu no sevis tādā tīri profesionālā prizmā iedot, ir mēs kā stratēģija pētam to, kas notiek tur ārā, kas notiek cilvēkos, kāds viņu noskaņojums, kādas tās tendences, tad lai mēs varam uz to rēģēt un lai mēs ar viņiem varam satikties kaut kādās vietās. Un tad šajā decembrī izkristalizējās tāds kā 3 lielās tēmas par nākamo gadu, un tad es varu tā pavisam ātri un viegli ieskicēt, un tā viena lielā tēma ir, ka fake is the new normal, un, protams, mēs esam visi atklausījušies visi par ChatGPT un Midjourney un to, kā mums viss kaut kas tiek ģenerēts. Un jā, mums arī visādi vizuāli tiek ģenerēti, bet patiesībā mums visādas tādas neīstas lietas ienāk daudz vairāk. Mums, piemēram, ir virtuāli influenceri, un mēs, protams, varam runāt par to, ka jā, viņi tur dzīvo, bet ar viņiem jau sāk sadarboties tāda zīmola kā Prada. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas mums jāņem vērā. Mums ir šīs tādas tā kā tās fake čati vai cilvēki vai personas, viņas ienāk dažādos veidos. Nerunājam tikai par vidu chatbotiem, bet tie ir arī terapeiti, tie ir arī pornogrāfiska satura, rakstura saturs, tie ir arī virtuāli draugi un draudzenes. Mums ienāk arī tāds viltojumi arī tīri laboratorijā audzētā ēdienā. Mums ir laboratorijās audzēti materiāli, mēs, piemēram, ir 3D printēts koks, visādas tādas feikāki materiāli. Un arī šīs viltotās, jeb neīstās lietas ienāk arī pilsētu plānošanā. Piemēram, Singapūrā tiek taisītas mākslīgas salas, lai cīnītos ar to, ka ūdens līmenis paceļās. Pakistānā ir mākslīgs lietus, lai cīnītos ar smogu. Un mēs redzam, ka mums viss kaut kas ienāk iekšā tāds, kas nešķiet dabīgs. Un tāpēc man pašai tāds tā kā, ko es no tā aizgūstu, ka īstenībā tam dzīvajiem, cilvēcīgiem, autentiskiem paliek arvien lielāka vērtība. Un tā it kā liekas ir tāda visvienkāršākā, bet visgrūtākā lieta būt pašam sev. Un tas ir kaut kas tāds, ko man gribētos piekopt vairāk nākamajā gadā un visā tajā neīstumā un tādās artificial lietās atrast to cilvēcīgumu un tādu sevi. Tad otra lieta ir tāda, ka mēs esam nenormāli noguruši un pārgruzīti ar visu, kas notiek. Mēs esam izgājuši cauri Covidam, karš, diemžēl, ir klātesošs, mūs baksta no visām pusēm par visu kaut ko. Mums arī kā sievietēm jābūt labām mamām, labām sievām, jāizskatās labi, jābūt gudrām, jābūt savām ambīcijām. Viss tas, par ko runāja Barbie, vai ne? Un mēs īstenībā esam no tā ļoti noguruši. Mēs esam bišķīt tādi kā moderni nihilisti, kuri, kā jau arī tu pat teici, diezgan ātri pierod pie dažādām lietām, kas varbūt agrāk būtu bijušas tādas super emocionālas vai aizskarošas. Un kur tad mēs meklējam tam kaut kādu atbildi, tas īstenībā ir prieks. Mums ļoti pietrūkst prieks, mums vienkārši pietrūkst tādas lietas, un, piemēram, kur tas arī ieskicējas, ja mēs skatāmies kaut kur vairāk tos datos balstīt, super populārs paliek miega turisms, jeb ceļošana, lai izgulētos, ir viesnīcas, kas piedāvā tieši šādas pakalpojumus, ka tev ir gulta, kura arī ir, tur ir viss kā vajag, temperatūra pielāgojas, tev tiek atsūtīts, pēc tam izraksts par to, kāds ir bijis tavs miegs, viss šīs frīkī lietas, bet jā, cilvēki ceļo, lai gulētu,
kas man liekas ļoti interesanti. Un es arī par šo skatījos, un man likās, bļāvis, bet jā, tas nebūtu sliktākais atvaļinājums, tā labi izgulēties. Jā. Un arī no tāda satura mums paliek arvien vairāk seriāls saturs, neperfekts, tāds nevīžīgs, ka tur mums arī nāk iekšā tādas lietas, un tas ir arī tāds novēlējums vienkārši atrast to prieku un nepazust zem visu, kas mums liekas virsū. Un trešā lielā lieta, kas ir tāds sabiedrības noskaņojums, ir tas, ka īstenībā novecot ir diezgan forši un novecot diezgan labi. Un to mēs arī redzam ar to, ka, piemēram, Pamela Andersona šogad vairākās modes skatēs ierodās bez kosmētikas un saka, ka tas ir tas, kā tagad būs. Mums ir seniori influenceri. Uz Vogue vāka bija 106 gadus veca kundze. TikToks ir pilns ar senioriem influenceriem. Korejā ir šim K-pop pretī nostājušies Grey-pop, kas ir bariņš ar sirmiem kungiem, jā, kuri arī saka, ka viņi var būt forši stilīgi un muzikāli un tā tālāk. Un šis liekas tā, forši smieklīgi, mēs par to parunājam, pasmējamies, bet īstenībā, kas notiek, tie cilvēki, kas noveco, viņi vairs nav stereotipiskie vecvecāki, piemēram, tādi, kā mēs redzam savus vecvecākus, viņi ir joprojām spējīgi, finansiāli nodrošināti, fiziski aktīvi, darba vita mainās un mainās arī tieši šis tirgus, jo tāds tā kā menopaužu produktu klāsts ir atsevišķa lieta. Ir arī zīmoli, piemēram, Beks ir radījuši alu, kas ir pieejams cilvēkiem 70+. Un tas viņa pamatojums īstenībā ir super loģisks, jo mums ar laiku mainās garšas kārpiņas. Jā. Un, ja cilvēki paliek vecāki, viņiem vajadzīgs izteiktāks alus. Un tad, kur mums ir tāds. Nu jā, taču gan redze, gan garšas izjūtas, viss mainās. Jā. Mēs to vēl piedzīvosim. Mēs piedzīvosim. Un, man liekas, tā foršā lieta, kas iezīmējas, ir, ka atkal mēs varam novecot autentiski, forši, labi, un vecumdienas mums var būt arī foršas. Jā, es ļoti ceru, ka šī tendence arī Latvijā būs arvien aktuālāka, jo dažreiz šķiet, ka tomēr lielai daļai sabiedrības ir baigi bail. Jā. Bet jau redzēsim vairāk piemērus, jo mazāk baidīsimies, un tieši vakar Pamelai Andersonai piesakoja. Jā, viņa, man liekas, riktīgi forši to karogu nes. Un daudz slavenības arī viņas līmeņa. Un tas ir tiešām tāds foršais piemērs, arī Gwyneth Paltrow, piemēram. Tīri kaut vai pēc tā paša Instagram profila. Jā. Maks dabīgi, un ko tur iztaisīties? Vispār tā iztaisīšanās kādam. Tas ir kaut kas, ko mums nevienam, man liekas, nevajag dzīvē. Jā. Kas tev pašai uz nākamo gadu? Jāturpina augt. Nē, zin kā, es šogad domāju, iesāku šo gadu mēģinot vairāk tiešām fokusējoties uz sevi un mēģinot nostabilizēties vēl vairāk, tā, kā jau es teicu, gan finansiāli, gan psihoemocionāli, lai nekas nevar izsist no sliedēm. Bet uz gada beigām, domājot, es saprotu, kaut kāda stabilitāte ir, bet dzīve ir dzīve. Ik pa laikam kaut kas izsitīs no sliedēm, un laikam nevajag nocietināties, tāpēc, un nezinu, kaut kā atteikties no kaut kādām pieredzēm un emocijām, tikai tāpēc, ka ir bail, ka kaut kas varbūt sāpēs, kaut kas kaut kam izdarīs pāri. Jo viss kaut kam ir iziet cauri šogad. Un, lai gan tas ir tas iekšējā tīņa stāsts, ka bija kaut kādas reizes, kad es padomāju, kāpēc man tagad tik ļoti šis te, kas notika, ir sāpīgi? Vai tam ir saistība tā kā, ko es sapratu un ko es ņemšu līdz nākamo gadu, mēģināšu kaut kā to noformulēt jēdzīgi, ka beidziet meklēt vainu visu laiku sevī, viss ar jums ir kārtībā. Vienkārši, tā pati grāmata Good Morning Monster, ko mēs pieminējām, tas, kā cilvēki rīkojas, nevienmēr ir personīgi saistīts ar jums, nevajag uztvert visu personīgi, pat ja sākumā tā šķiet. Un kaut kā tā, turpināt dzīvot un pieredzēt lietas un ņemšu līdzi arī to,
ko tagad sāku praktizēt gada otrajā pusē, tāpat kā ar to Rīgas kinofestivālu. Sanāk man tagad atsaukties uz to, ko mēs runājām. Bet lai cik aizņemta tā ikdiena nebūtu, jo šis gads ir diezgan lielā arī darba zīmē pagājis. Gan parastajā darbiņā, gan pavārs skoliņas, gan viss kaut kas. Bet jebkurā gadījumā neļaut tam visam tā kā visu tavu brīvo laiku atņemt. Lai cik pilna liekas tā diena, jāsaplāno tās aktivitātes uz priekšu. Pieaugušiem cilvēkiem, kā mēs paši plānojam, iet uz restorānu, kāds saslims, kāds netiek, visu laiku kaut kas pārceļās, bet ejam un daram, kad varam, jo visas tās pieredzes, ko mēs šogad minējām, šajā ierakstā arī, gan tur mūzika, restorāni, kino, vajag plānot. Sanāk reizēm spontāni, bet pārsvarā tomēr ir jāieplāno. Vajag plānot, darīt, neatcelt, lai ir kaut kāda prieka, jo tas viss tiešām galu galā tā ir dzīve, kāpēc tad mēs dzīvojam. Tieši tā. Baigi saldsērīgi. Un tev ir jāielikt dziesma podcastu playlistē klausies. Es par šito domāju, un ir viena dziesma, ko es vienmēr saku, jau no kaut kādas 8. klases, kad man kāds prasa, kādu dziesmu uzlikt. Atmiņu kladē. Jā. DMX, X gonna give it to you. Super. Mēs uz jauno gadu ierulēsim iekšā. Iesitīs enerģiju. Ļoti labi. Uzliksim jaunu gadu ballē. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Ziemassvētki tūlīt jau beigušies. Bet paldies tev par sarunu un padalīšanos. Kā jau es teicu sarunas sākumā, es Leldes Gaumei uzticos. Tāpēc viņš šodien bija ar mani kopā. Un es centīšos sarakstīt visas tās minētās lietas arī rakstiski, ja kādu saklausījāt kaut ko, kas varētu patikt. Un jūs papildiniet komentāros. Varbūt kaut ko, kas mums varētu patikt. Un apmainīsimies pieredzēm. Un jā, baudām nākamo gadu, lai mums ir par ko parunāt atkal gada beigās. Un starp citu, vēl pēdējā lietiņa. Es zinu, ka tu šogad publicēji katru nedēļu savu nedēļu, jo tagad uz gada beigām Instagram cilvēki dalās ar tur 10 random lietas, ko es tur šogad piedzīvoju, vai tur 6 bildes, kas ir favorītos šajā gada. Un kad tu saproti, ka tās mazās random lietiņas, viņas ir tik foršas. Un tu šogad, tas bija viens no laikam taviem kaut kādiem jaunajiem izaicinājumiem sava veida. Publicēt katru nedēļu. Es liku katru svētdienu 10 bildes Instagram kā albumu. Tieši ar to mērķi piefiksēt tās mazās lietas, jo, protams, ka tur viss kaut kas liels notiek. Un tas, ko es nezināju, kas notiks, bet kas notika, ka es ļoti apzināti sāku piefiksēt kaut kādas mazās lietas, un tas ir riktīgi forši, tā kā to es iesaku. Vai tu turpināsi to? Es domāju, ka jā. Jā, man patīk. Un man ir jau atrakstījuši vairāk cilvēku, kur teica, ka nospērs ideju un arī tā darīs. Jā. Tā kā to vajag un var darīt. Jā, forši. Ķeram mazos foršos mirkļus un tiekamies drīz. Atā! Paldies! Un starp citu, podcasts turpināsies arī janvārī. Bye!